baznīcā. Viņš ir tātad izsūdzējis grēkus, pārdomājis savu dzīvi un ir sapratis, ka turpmāk viņš vēlas savu dzīvi veltīt bruņiniekiem. Pēc dienas, ko viņš tātad viens pats ir tajā pilī pavadījis, svinīgas svītas pavadībā, viņš nāk uz pili. Nu, dodies, ka dokošais bruņinieki uz pili pie karaļa. Tātad nonākot pilī, apstājoties karaļa troņa priekšā, nu, mazliet tālāk, nu, šeit apmēram, tātad noslīgst karaļa priekšā uz labā ceļa. Nu, vēl mazliet atpakaļ, jo karalim ir jāpieceļas kājās, jāpiecelies kājās. Un turot zobenu uz labā pleca. Kā lietas uz labā pleca, topošajam bruņiniekam uz labā pleca. Tātad, nu lūk, un bruņinieks dod savu zvērestu. Tas, nu lūk, tev ir jānoskaita. Es apņemos lielā centībā pildīt visas savā seņora pavēles, nekā nenomēs bruņinieku kādu un būt gatavām. Nu, skaitam. Un būt gatavām ziedot savu dzīvību, lai cilvēku labāk, kur bruņinīgs ēsmēs. Ar Dieva svētību mūdē un divas Nu, karali! Es apņemos pārmācīt pagānus, aizsargāt baznīcu un apkarot neticību, palīdzēt nabadzīgajiem, dot zemē mieru, izliet asinis un, ja nepieciešams, ziedot dzīvību brāļu labā. Nu, lūk, un, kad zvērests ir noskaitīts, tad karalis 3 reizes pārliekot zobenu uz labā, uz kreisā pleca, saka: Dieva tā kunga, svētā Miķeļa un svētā Jura vārdā, es iesvētu tevi par bruņinieku. Esi godīgs un drosmīgs. Nu, lūk, un tātad jaunais bruņinieks ir tapis, jaunais bruņinieks var piecelties kājās.